Sveicien visiem, es esmu Kristīna Virsnīte, un šodien man ir pievienojusies Valentīna Gorbunova, Bērnu aizsardzības centra vadītājs vietniece un Bērnu tiesību uzraudzības dienesta vadītājs. Sveicieni! Sveiki. Un mūsu sarunas tēma ir bērnu tiesības. Kas ir bērnu tiesības? Jo šeit mēs kaut kā lavierējam starp tādām galējībām. No vienas puses mums šķiet, ka tā ir visatļautība, un no otras puses, kādas bērnam ir tiesības, visu taču izlemj pieaugušais. Un tad mēs mēģināsim saprast un atrast to vidusceļu, kas ir bērnu tiesības un cik daudz bērnam to ir un kā ir ar pienākumiem. Mūsu sarunā ir pievienojušies arī cilvēki Instagram tiešsaistē, tepat ir arī telefons, un mēs kādā brīdī arī pievērsīsimies Instagramam, bet mēģināsim šo sarunu noturēt fokusā, lai saprastu, kas tad ir bērnu tiesības. Valentīna, ja mēs varētu sākt ar to, kas ir tas ikdienas darbs, kuru jūs darāt? Pāris teikumos, ar ko jūs ikdienā saskaraties, ja mēs runājam saistībā ar bērnu tiesībām? Mani amata pienākumi Bērnu aizsardzības centrā ir saistīti ar bāriņtiesu darbu uzraudzību un ar bērnu tiesību aizsardzību. Proti, tās ir divas struktūra vienības, divi departamenti. Es ticu, ka šis darbs nav vienkāršs. Bet interesants. Un es ticu, ka tas ir gan sarežģīts, jo mēs katrs nākam ar savu pieredzi, un mēs katrs arī esam uzauguši savā ģimenē un savā vidē. Un tad mēs bērnus arī audzinām pēc tās savas pieredzes. Un tomēr par bērnu tiesībām mēs jau kādu laiku runājam aktīvi un mēģinām to darīt diezgan skaļi. Valentīna, ja būtu tā pavisam vienkārši jāpasaka, kas ir bērnu tiesības? Ja tā pavisam vienkārši, tad droši vien mums būtu jāatgriežās pie mīklu minēšanas. Kas ir tas, kas piemīt gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un tad kā reiz tiesības ir tās, kas piemīt gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ja mēs runājam par bērniem, tad tas ir atkarīgs arī no bērna vecuma, nosacīti, un tomēr, jo tiesības uz izglītību būs ilgtermiņā, bet nebūs zīdainim, bet ir arī tādas tiesību sadaļas, kas, protams, ir neatkarīgas ne no bērna vecuma, ne veselības stāvokļa, ne arī vecāku materiālā stāvokļa un tam līdzīgi. Tiesības uz drošību? Tiesības uz drošību, tiesības uz izglītību, tiesības izaugt ģimenē, ģimeniskā vidē, būt pasargātam no lojalitātes konflikta. Tas viss ir kontekstā ar arī bērnu labāko interešu aspektiem. Kurš bija tas brīdis, kad mēs sākām runāt par bērnu tiesībām un kāpēc mēs vispār to darījām? Jo es ticu, ka ir cilvēki, kuri ir pilnīgi pārliecināti, ka ko var ņemties. Mūsu laikos tā nebija. Kāpēc mēs vispār par kaut ko tādu runājam? Droši vien, ka ir jāsāk runāt ar to, kuri tad bija tie mūsu laiki, jo tie mūsu laiki katram noteikti ir savi. Bet, ja runā par bērnu tiesību aspektu Latvijā, tad, protams, par šo tēmu sāka diskutēt un runāt pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Un nevelti tika pieņemts arī 98. gadā Bērnu tiesību aizsardzības likums un starptautiskais dokuments ar ANO Bērnu tiesību konvenciju. Un tas ir tas pamats, kad mēs sākām runāt par to, bet es domāju, ka arī mūsdienās mēs aktualizējam šo tēmu, jo ir parādījušies dažādi citi aspekti, kas kādreiz iespējams nebija. Piemēram, sociālajie mēdīji, kuros mēs šobrīd esam, vai ne? Jā. Bērnu rādīšana, nerādīšana, bet tie būs citi temati. Bet kad aktualizējas, jo kaut kas mainās. Mainās, un, protams, arī tā izpratne, kā būtu jādzīvo un jāsadzīvo bērniem ar vecākiem, arī mainās. Vēl līdz 2003. gadam arī normatīvajā regulējumā bija atrunāts tāds jēdziens termins kā vecāku vara. Tad, mainoties šim terminam, kā bērniem, tā vecākiem ir tiesības, ir pienākumi, ir atbildība, bet tāda jēdziena, ka bērni atrodas vecāku varā, vairs nav. Jo kādreiz bija tā doma, ka vecākiem pieder bērni. Ja? Vecākiem ir, protams, ir atbildība par viņiem, bet mēs tad izlēmjam visu bērnu vietā, un bērnam īsti nav, kur iestarpināt to savu sajūtu vai domas, atbilstoši, protams, vecumam. Vai ne? Bet šobrīd mēs no tās domas esam aizvirzījušies prom. Mēs virzamies joprojām, un mūsu darba pieredze arī rāda, ka, diemžēl, reizēm tomēr vecākiem vēl ir tā sajūta, ka es kā vecāks, es zinu labāk, kā pareizāk, es izdarīšu ātrāk, bērns paies laiks, bērns pats iemācīsies, viss būs labi, viss nāks ar laiku, un tad, kad pienāk tas kaut kāds mistiskais laiks, tad nereti vecāki sāk apjaust, bet kā tad tā, viņam taču ir arī pienākumi, kāpēc viņš tos nepilda. Bet
Izrādās, vai ne? Izrādās, ja mēs runājam tikai par bērnu tiesībām, bet īstenībā otrā pusē ir arī pienākumi. Vai tas, ka bērnam ir tiesības, mēs jau arī tam kaut kādā ziņā pieskārāmies, vecāki, bet tā skaitā arī noteikti arī skolotājiem, kas ir tie pieaugušie, kas ikdienā saskaras ar bērnu, drīkst noteikt robežas. Kā ir ar robežām? Kāda nozīme ir robežām bērnu tiesību jautājumos? Bērnu audzināšanas aspektā robežām ir ļoti būtiska nozīme, jo robežas ir tās, kas bērnā arī rada drošību. Un vecākiem un arī pedagogiem ir ne tikai tiesības noteikt robežas, bet tas ir jādara bērna tādai pilnvērtīgai attīstībai. Jo, kā es minēju, tas rada bērnā drošību. Protams, ka bērnam pieaugot ir dažādi vecumposmi, dažādas krīzes, kad bērns šīs robežas mēģina pārbaudīt. Bet tieši tāpēc, ja šīs nospraustās robežas ir stabilas, nemainīgas no noskaņojuma, mēs tā esam vienojušies, nevis tāpēc, ka es tā pateicu vai tāpēc, ka man tā gribās. Tad arī bērns saprot, kā mēs šajā savā primārajā sistēmā, piemēram, ģimenē dzīvojam. Tāda konsekvence. Nemainīgums, protams. Un arī tad, ja ir kaut kādi nosacījumi, par kuriem būtu jāmainās, un tā var būt, bet tad mēs, tāda ģimenes padome, teiksim tā, vai vienalga, kā mēs to nosauksim, bet mēs ģimenē vienojamies. Ir šāda situācija, ir šādi apstākļi, turpmāk mēs vienojamies tā, ko mēs katrs par to domājam, tā, lai maksimāli minimizētu, izņemot kaut kādas tādas kritiskas situācijas, ka patiešām bērnu drošības nolūkos, teiksim, vecāki pieņem lēmumus. Mūsu situācija Latvijā šodien to parāda. Ja? Bet būtībā par tādiem konceptuāliem jautājumiem, kā mēs dzīvojam, būtu labi, ja atbilstoši bērnam arī skaidrotu, kāpēc mēs darām tā, ko mēs darīsim savādāk. Un būtu svarīgi arī ģimenē, ja ir pilna ģimene, ir gan māma, gan tētis, ka šīs mēs esam savā starpā vienojušies par šiem audzināšanas principiem. Jā, ne tikai vecāki, bet arī vecvecāki. Jo vecvecāki nedrīkstētu, nebūtu labi apstrīdēt vecāku autoritāti. Tas, ko, piemēram, vecāki neatļauj, nepiekrīt, bet vecvecāks saka, labi, to tev mamma, bet es tā kā atļaušu. Tā ir. Man šķiet, šo daudzi zinām, ne? Nevarētu būt tā, ka mēs šo ļoti labi zinām, kā tas ir, vai ne? Jā, un tad omītē ir našķu pārbagātība, lai gan mēs ikdienā nosakam kaut kādas robežas tam visam. Līdz ar to arī, un, protams, jūs minējāt situāciju, kad bērnam ir abi vecāki, bet ļoti, ļoti būtiski arī tad, ja bērnam ir abi vecāki, bet vecāki dzīvo šķirti. Tad vēl jo īpašāk iestājas tā vienādo pozīciju ieņemšana, lai arī bērns justos drošībā arī tad, ja dzīvē tā ir izveidojies, ka vecāki dzīvo šķirti. Jā, pirms šīs sarunas es arī šeit pat Instagramā aicināju arī jums uzdot kādu jautājumu vai padalīties savā viedoklī un sajūtā par bērnu tiesībām. Un, šo jautājumu es ļoti labprāt nolasītu. Mājas darbi mājās. Kā noteikti bērnam tos darīt savu spēju ietvaros? Jo mēs saprotam, ka kaut kādā brīdī bērns tā kā varētu darīt mājas darbus mājās. Jautājums, viņam ir tiesības vai viņam tas ir jādara? Un ja viņam ir jādara, kā mēs par to runājam? Jo es domāju, ka tas daudzos vecākos rada tādu apjukumu. Šeit droši vien būtu pretjautājums. Kurš tad ir tas brīdis? Vai ne? Jā, vai ne? Jo zīdainīti mēs jau neprasīsim. Un tad ir runa par to, ka būtībā tā jābūt tādai uzbūvētai veselai sistēmai, ka jau no mazotnes, vai tas ir gadiņš, 2, 3, atkarībā no bērna spējām, kopā vācam mantas. Ka bērnam parāda, ka tā nevis bērnam pasaka kādā brīdī, kā es minēju, tā, tev tagad tur ir, 7 gadi, tu sāc iet skolā, tev būtu jāsāk vākt mantas, palīdzēt vecākiem un tam līdzīgi. Kad no mazotnes kopā ar bērnu, radinot bērnu pie tā bērnam, pieaugot, vienojoties, protams, arī šī tāda pienākuma, negribās teikt nasta, bet pienākumi un atbildība, protams, arī pieaug. Bet tā ir radināšana, tā ir ģimenes sistēma no bērna pirmajiem soļiem, pirmajiem vārdiem. Protams, daudz kas būs atkarīgs, kādā vidē mēs paši esam izauguši, vai ne? No tā jau arī izrietēs tas, kā mēs skatīsimies uz kādām situācijām un kā mēs radināsim bērnu kaut ko darīt, jo šķiet, varbūt mēs paši esam uzauguši, un tur ir rītīgi jāstrādā. Šķiet, es taču gribu pasargāt šo savu bērnu, bet patiesībā ir svarīgi, ka bērns mācās tādas ikdienas
parastās lietas pašaprūpi veikt? Nu, jāpatur prātā, ka šeit nevar būt runa par kaut kādu bērna vecumam vai briedumam neatbilstošu pienākumu uzlikšanu. Nu, piemēram, 5-gadīgam bērnam pieskatīt 2-gadnieku vai kā savādāk. Ja? Bet, un par tiem smagajiem apstākļiem, ko jūs minējāt, ka nu, es bērnam tādu nenovēlu. Jā, ne visiem ir jāiziet cauri kaut kam tādam smagam, lai kā saka, iemācītos strādāt. Bet nu, nevar arī būt tādi, kā mēs mēdzam reizēm teikt, siltumnīcas apstākļi. Pasargāšana no jebkā, tikai tāpēc, lai bērnam būtu labāka dzīve. Bet būtībā savā bērnam tiek nodarīts tikai ļaunums ar to kupolu, ar to pasargāšanu. Un tas, par ko mēs speciālisti ik pa laikam diskutējam, bet tas nav nevienā normatīvā regulējumā, proti pāraprūpe. Jā, vai ne? Par to patiesībā arī par to runā, ir noteikti arī raksti, ko var palasīt par tādu, ko pāraprūp, nu, ka tas ir otrs grāvis, vai ne? Nu, mēs no viena grāvi gāžamies tādā otrā grāvī, un cilvēkam pietrūkst tādas spējas uzņemties atbildību pieaugušā vecumā. Trūkst spējas uzņemties atbildību, jo viņš arī nezina, kā to izdarīt. Jo viss, ko viņš ir mēģinājis, viņam varbūt viņa dzīves gaitā ir pateikts, es labāk pagaidi, paskaties, kā es to daru, man sanāks labāk, un tad kaut kad tu sāksi darīt. Jā, un kad? Bet tad tās prasmes tā arī neatnāk pie bērna. Vēl viens jautājums bija par tādiem mājas darbiem, piemēram, izņemt traukus no trauku mašīnas, iztīrīt robotu, izkārt izmazgātās drēbes, pašam notīrīt apavus. Vai šādi pienākumi bērnam ir normāli? Man atkal būs pretjautājums, kādā vecumā? Protams, ka tas ir normāli, jo bērnam viens no pienākumiem ir palīdzēt arī vecākiem un iesaistīties mājas darbos. Bet, protams, ka bērnam ir jāparāda, kā tas ir jādara, un ja tās ir, nezinu, vienošanās, kalendāri, līmlapiņas, kur mājas darbu pienākumi ir kaut kādā mērā arī sadalīti. Nu, pieņemsim, bērns liek trauku mašīnā traukus vai izņem tad, kad tie ir tīri. Ja nav trauku mašīnas, bērns nomazgā to, nu, katlus, piemēram, nemazgā, ja, un tam līdzīgi. Tā ir diskusija, kurā piedalās arī pats bērns, un viņam arī ir tiesības pieņemt lēmumu un pateikt, jā, es šo darīšu, tas būs mans, mamma, tēti vai Romīte, ja kopā dzīvo, vai brālis, māsa, kā mēs šos pienākumus mājās sadalīsim. Un ja bērns saka, nē, es nedarīšu, bet vecumam atbilstoši viņš tā kā varētu darīt? Protams, tā ir saruna ar bērnu, kāpēc, kas ir tie iemesli. Un tā kā atspoguļot, kā tu domā, kā būs tad, ja kādu no saviem pienākumiem nepildīs mamma, tētis? Jā, šis ir labs patiesībā, vai ne? Šis ir labs pārdomas, kā tad īsti būs, ja kāds no pieaugušiem nepildīs. Neuztaisīs vakariņas. Ja, tāds, vienu reizi var būt, jā. Jā, vai ne? Vienu reizi var būt. Es jau drīkstu padalīties ar savu piemēru. Tas, kā mēs, piemēram, tāda mājas kārtošana ar bērniem nav vienkārši risinājums jautājums, bet tas, kā mēs ar meitu atrisinājām, labi, vairs tas nav īsti jārisina, viņai šogad būs 18, bet vienā brīdī bija tā, ka grūti mums arī sarunas nevedās un bija sarežģīta situācija. Un tad mēs sapratām, risinājums ir pavisam kaut kur citur. Jo parasti, kad istaba bija jākārto, un tā lielā kārtošana bija sestdiena, bet tā ir tāda pirmā brīvdiena. Un tad mēs vienojāmies, ka sarunājam, otrdien tu atnāc pēc skolas mājās un uzkop. Un tas bija vienkārši tā kā, es gribētu teikt, kaut kas maģisks mūsu ģimenē, jo atrisināja ļoti daudz ko, jo tādā otrdienā bērns vēl nav saguris no ikdienas pienākumiem, kas ir skola. Un atnākot mājās, jā, patiesi var uzkopt dzīves vietu, un tad sestdienu var baudīt, jo tai brīvdienai jau bērnam arī jābūt, ir jāpienāks. Te vēl ir nianse, ko kurš uzskata par kārtību savā istabā. Arī, vai ne? Ja? Tas, kas mums pieaugušiem reizēm šķiet, ka ir jābūt lietām plauktos, visam sakārtotam, bērns saka, bet man ir ērti šādi. Protams, šeit nav runa par antisanitāriem apstākļiem un kaut ko tādu nepieļaujami, ja? Bet bērns savā istabā var un drīkst sakārtot mantas tā, kā viņš uzskata to par pareizāku un atbilstošāku. Un tur ir tās bērnu tiesības, tur ir tā cieņa, ka mēs patiesi viņam arī ļaujam, ka tā istaba izskatās, kā viņš vēlas. Jo bērnam mums patīk, mēs mācītu privātumu, ievērot cita cilvēka privātumu. Bet tad ir jāsaprot, ja mēs to sagaidām no bērna, tad arī mēs nepārkāpjam viņa robežas. Un līdz ar to mēs arī bērnam iemācām to, kā katra cilvēka robežas ir savas privātas. Un ja es negribu, lai pārkāptu manas, tad es nepārkāpju otra
robežas un tiesības. Jā, tas, ko vēl mēs mājās darām, varbūt jums nodara, mēs klauvējam pie bērna istabas. Viennozīmīgi. Jā. Viennozīmīgi. Tas arī ir viens no tādiem, varētu šķist, pieklauvēt pie vecāku guļamistabas durvīm ir loģiski, pieklājīgi. Bet kāpēc mēs reizēm uzskatām, ka pie 5-gadīga bērna var ienākt neklauvējot? Jo šķiet, tas taču ir bērns, kāpēc ne? Bet te tā sakne ir daudz dziļāk. Mēs iemācam to privātumu ievērot, cieņu. Nevis, gāzties iekšā, bet ar cieņu izturēties arī pret bērna privātumu. Jā, tas ir ārkārtīgi būtiski. Tas neprasa no mums ļoti daudz, ja? Tas neprasa daudz. Mēs vienkārši pieklauvējam un bērns saka, jā, vai vienkārši mēs informējam, ka mēs nākam. Jā. Un, jo pieaugušo pasaulē mēs tā kā novērtējam to, ja cienu mūsu privātumu. Vēl kāds jautājums no cilvēku, kurš uzaudzis lielā ģimenē. Es esmu no 7 bērnu ģimenes. Kā bērnu tiesības palīdz nodrošināt, lai katrs bērns ģimenē justos sadzirdēts, vienlīdzīgs un saņemtu pietiekamu uzmanību gan ģimenē, gan skolā, gan sabiedrībā. Tāda liela kupla ģimene, kur patiesībā mēs katrs cīnāmies par uzmanību no vecākiem, vai ne? Jā, un runājot par to vienlīdzību, nevienmēr tā vienlīdzība ir iespējama. It īpaši, ja mēs runājam par tāda atšķirīga, ļoti atšķirīga vecuma bērniem. Pār kaut kādiem bērniem, kuriem varbūt ir īpašākas veselības vajadzības vai kaut kādas īpašākas aprūpes vajadzības. Bet to, ka to uzmanību vajag katram bērnam, nevis tikai tiem mazajiem, tas ir skaidrs, un tā patiešām ir smaga lieta, ko kaut kā dabiski mēs vecāki, viņš taču mazāks, viņam taču vairāk vajag to uzmanību, bet tam lielajam vai lielākajam bērnam to vajag nemazāk. Un svarīgi būtu saprast, ka tad, kad mamma ar tēti gatavo ēst, vai viens dara vienas lietas, otrs dara otras lietas, bērni ir turpat, tas nenozīmē, ka es esmu kopā ar bērniem. Tā uzmanība bērnam ir nedalītais laiks katram bērnam. Lai tā ir stunda dienā, vai tās ir 40 minūtes dienā bērnam, bet tas ir nedalītais laiks ar viņu. Vai nu mēs runājam, kā mums šodien gāja, vai izlasām pasaciņu, saliekam vienu lego vai vēl kaut ko izdaram, bet tas ir tikai ar šo vienu bērnu. Jā, tas ir tas, ko mēs arī ģimenē mēģinām. Tad, kad mēs sarunājamies, protams, kāds otrs bērns mēģina iejaukties, un tad mēs sakam, pagaidi, mēs tagad parunāsim, un tad būs tavs laiks, ka ir svarīgi, ka arī tas lielais bērns patiesi saņem uzmanību, ir uzklausīts, un kā tad šodien skolā gāja vai negāja visticamāk, vai ir par kaut ko pārdzīvojums, vai ir milzīgs nogurums, ka ir sadzirdēts, jo patiesībā daudz nav vajadzīgs. Reizēm tās 15 minūtes, ko mēs kā mēs šeit šobrīd ar Valentīnu sēžam un runājam, reizēm tas ir ļoti, ļoti daudz. Kaut vai kopā pasēdēt un paklusēt. Arī vienam otram blakus. Arī paklusēt. Mēs varētu parunāt arī par mītiem, jo noteikti bērnu tiesībām ir arī savā ziņā kādi mīti. Tas ir noteikti arī kaut kāds mantojums no tā, kā mēs paši esam auguši kādā vidē un kādā sabiedrībā. Mēģināsim atspēkot, bērnu tiesības ir visatļautība. Ja bērnam būtu tikai tiesības, tad tā tiešām būtu visatļautība, bet tieši tāpēc jau bērnam nav tikai tiesības, bērnam ir tiesības, pienākumi un atbildība. Tur, kur ir tiesības, pretī ir atbildība. Ja bērnam ir tiesības uz izglītību, tad pretī ir bērna pienākums mācīties atbilstoši savām spējām. Ja bērnam, kaut vai tas pats privātums, par ko mēs runājam, ja bērns vēlas, lai ievēro viņa privātumu, viņam ir jāmācās nepārkāpt otra cilvēka robežas. Tiesības un pienākumi iet roku rokā. Jā, ir situācijas, kurās tas, kā es minēju, ir atkarīgs no bērna vecuma, brieduma, veselības stāvokļa, bet tādos lielos bāzes jautājumos tās ir opcijas, kas iet roku rokā. Nākamais mīts. Redz, ka mēs jau atspēkojām, bērniem ir tikai tiesības un nav pienākumi. Jā, kā Valentīna jau teica, ka patiesi tas iet roku rokā. Tas ir līdzsvars, tur jau mēs runājam par to līdzsvaru, vai ne? Ka nevar būt tikai viens, vai nevar būt tikai otrs. Nevar būt arī tā, ka ir tikai pienākumi. Nē, nevar būt, jo būtībā tad, ja ir tikai pienākumi, tad tas ir beztiesiskums. Nevar būt cilvēks bez savām tiesībām, bez savām cilvēktiesībām. Jā, ir kaut kādas lietas, kas mājās noteikti bērniem ir jādara. Un mēs absolūti piekrītam, bet tas nozīmē, ka viņam ir arī kāds brīvais laiks, kurā viņš rotaļās. Ja būtu tikai pienākumi, tad jau būtu verdzība. Jā, starp citu, vai ne, tad tā ir verdzība, vai ne? Šo vārdiņu neaizmirstam, tas ir tāds būtisks. Vecākiem vairs nav instrumentu audzināšanai. Ka mēs nedrīkstam neko pateikt, mēs nedrīkstam neko darīt. Mēs
Tā nav. Es drīzāk teiktu, ka tā ir vecāku nepārliecinātība un varbūt tāda bērnu tiesību pārprašana, ka mēs neko nedrīkstam bērnam aizrādīt vai lūgt izdarīt vai kā tam līdzīgi. Tas drīzāk ir vecāka nedrošība, nepārliecinātība, nezināšana, mulsums. Un tas, no kā mēs baidamies vai kas mūs uztrauc, mēs labāk turamies maliņā no tā. Bet šis ir laikmets, kur patiešām, ja mēs runājam par iespēju mācīties, par vecākiem nepiedzimst. Un iespēja mācīties, klausīties arī dažādus bezmaksas kursus, apmācības, webinārus, ir tik daudz iespēju. Jāsaprot tikai pašam vecākam, kas ir tas, kādā jomā vai par kādu jautājumu man gribētos papildināt zināšanas un attiecīgi arī meklēt. Bet bāzēšanās uz savu pieredzi tā notiek automātiski un varbūt tā jau tā kā bioloģiski gandrīz vai. Bet vienmēr ar tādu kritisku aci jāpaskatās, kaut vai tas, piemēram, standarta variants. Mani bērnībā pēra, vai tad es izaugu par sliktu cilvēku, kur ir problēma. Un es šādos gadījumos saku, kā jūs jutāties tajā brīdī, kad jūs bērnībā audzinošos nolūkos pēra? Iestājas pieaugušam cilvēkam sejā mulsums, slikti es jūtos, kā tad es varēju justies? Un otrs jautājums, ja jūs nebūtu pērts, jūs būtu izaudzis par sliktu cilvēku? Kas to var zināt? Redziet, tad tā kā tie ir risinājumi, kas ir jāmeklē, tās ir zināšanas, kas ir jāpapildina un jāiet soli solī, bet tā nav, ka vecākam nav nekādu instrumentu, kā runāt ar savu bērnu, kā audzināt savu bērnu cieņpilni. Kā ir ar pēršanu šobrīd Latvijā? Fiziska vardarbība pret bērnu, par ko paredzēta atbildība. Tostarp arī, ja mēs runājam pēršanu tādā sarunvalodas izpratnē, var kvalificēties kā administratīvā atbildība, bet atkarībā no smaguma pakāpes var kvalificēties arī kā krimināla atbildība ar visām izrietošajām sekām. Kādreiz tā nebija, vai ne? Pirms šī likuma pieņemšanas. Vai tas vienmēr ir bijis? Protams, ka vēsturiski jāpatur prātā, kā arī padomijas laikā, diemžēl, bet pēršana bija viena no audzināšanas metodēm. Un varbūt tieši tāpēc arī mūsdienās ik pa laikam šis paņēmiens nostrādā. Bet tās ir situācijas, kurās vecākiem ir jāspēj izprast, kas ir tas, kas man tik ļoti trigerē un ko man darīt, lai es nepaceltu roku pret bērnu. Man reizēm ir tāds piemērs, ko es minu kaut kādās sarunās vai mācībās ar speciālistiem. Iedomājieties situāciju, mēs stāvam veikalā rindā. Aizmugurē stāv cilvēks, varbūt nevisai skaidrā, viņš ir verbāli agresīvs, viņš tur grūstās, un mums ļoti nepatīk tas, ko viņš dara. Ļoti nepatīk. Nav nācies pieredzēt situāciju, kur rindā stāvošais cilvēks pagrieztos un uzšautu pa pakausi šim cilvēkam, vai ne? Tad kāpēc? Tā kā nepieklājīgi, tā kā bail dabūt atpakaļ, vēl kaut kādi aspekti. Tad līdz ar to, bet kāpēc mēs iedomājamies, ka pret bērnu, attiecībā pret kuru mēs jebkurā gadījumā esam varas pozīcijās, kaut vai vecuma un brieduma pozīcijās, varas pozīcijās, mēs drīkstam to darīt? Šī ir laba viela pārdomām, vai ne? Kā ir ar skolotājiem, ja mēs runājam par to, ka vecākiem nav jau tā, ka nav instrumenti, lai bērns augtu drošā vidē un ar robežām? Kā ir ar skolotājiem, jo šobrīd arī vārda brīvība un bērni paši arī iet un saka, paklau, nē, jā, tu kaut ko nedrīksti. Kā viņi šai bērnu tiesību un pienākumu laukā, lai operē, lai pārvalda to? Es teiktu, ka tās situācijas ir ļoti, ļoti dažādas arī no mūsu darba ikdienas, jo, diemžēl, līdzīgi kā vecāki, ir arī pedagogi, kuri tiek saukti pie administratīvās atbildības par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu. Apsaukāšana, grūstīšana, raustīšana, plēšana aiz auss, diemžēl, bet tā ir klātesoša mūsu izglītības iestādēs. Ja runā par to, ko ar to iesākt un kā rīkoties, tad jebkurā izglītības iestādē ir iekšējās kārtības noteikumi. Un tas, kas ir ļoti svarīgi, iemācīties arī vecākiem pārrunāt ar bērnu, ne tikai skolā, klasē pārrunāt, bet arī pārrunāt ar saviem bērniem šos iekšējās kārtības noteikumus un to, cik svarīgi ir tos ievērot.
viennozīmīgi. Un nākamais, ko mēs parasti arī sakam, tad, kad organizē vecāku sanāksmes skolā, neorganizēt tās tikai organizatorisku jautājumu kontekstā. Uz vecāku sapulcēm aicināt speciālistus, varbūt uz katru sanāksmi par kādu atsevišķu vai tai brīdī aktuālu tēmu, bet izmantot šo resursu arī vecāku izglītošanai. Un arī pedagogi, kuri klausīsies kādu nezinu, sauksim to par lekcijām vai kā savādāk, bet kaut ko vairāk pārdomās un sapratīs. Mācīšanās ir visur klātesoša, visa mūža garumā. Jā, patiesībā mums ir divas dažādas pieredzes. Mums meita mācās lielā Rīgas skolā, un tur sapulces ir patiesi tikai tehnisks. Tad, kad mēs izrunājam, mēs diemžēl. Kad brauks ekskursijā, cik mēs maksāsim. Jā, cik kavēt, kas ir ar kavējumiem, ko mēs nedrīkstam, ko mēs drīkstam. Savukārt dēls mācās privātskolā, un tur tās mūsu vecāku sapulces ir. Tas ir iedvesmai, tas nav pārmetumiem. Ir vesela diena dažādās lekcijās, kur mēs mācāmies, kaut vai šī lieta, kā meitai minēja, kā palīdzēt. To, ka varētu sakārtot istabu, tas bija viens no ieteikumiem šādā apmācību dienā. Un mēs ejam no lekcijas uz lekciju, mēs varam izvēlēties, kas mums vairāk interesē. Un tā ir tāda vesela diena, kurā vecāki satiekas un mācās. Apsveicami. Vai ne? Tas ir apsveicami. Tas man šķiet ir ārkārtīgi būtiski. Jo, kā jau Valentīna minēja, mēs tādā profesijā vecāki mēs nepiedzimstam. Mēs mācāmies. Un tad, kad mēs gaidām bērnu, mēs ejam uz dzemdību sagatavošanas kursiem. Ne? Mēs domājam, kā mēs elposim, un mēs izvēlamies drēbītes. Bet pēc tam šķiet, ka viss notiks dabiski, bet īsti jau nenotiek. Vai ne? Bērns aug un arī tās vajadzības ir bērns arī ir dažādas. Individualitāte un personība un svarīga ļoti tiešām tāda respektēšana. Kā jūs sākumā minējāt, ka tas nav mans īpašums vai tā nav mana vara. Bērns vispār nevar būt īpašums. Bet rodas problēma, meklējam, kā to risināt. Ir parādījušās kaut kādas, uzvedības grūtības vai komunikācijas grūtības ar bērnu. Atrodam laiku, tas tāds sirsnīgs aicinājums, un meklējam to risinājumu, ko darīt šādā situācijā. Ir arī uzticības tālruņi, kuros var piezvanīt un pakonsultēties. Man ir šāda problēma, kā man rīkoties, ko jūs man ieteiksiet. Tie ir, piemēram, mūsu arī bērnu pusauģu uzticības tālrunis bezmaksas jebkurā diennakts laikā. Tīri saprotu, ka es nesaprotu. Es saprotu, ka es nesaprotu. Un pieaugušais drīkst nesaprast, un pieaugušais drīkst nezināt, un pieaugušais drīkst zvanīt, jautāt, interesēties un iegūt šīs zināšanas. Valentīna, man jāsaka sirsnīgs paldies par to, ka Bērnu aizsardzības centrs nāk pie mums un runā par šīm tēmām. Patiesi paldies par to, jo tas ir veids, kā mēs iespējams vienā tādā Instagram tiešraidē esam kaut ko dzirdējuši, saklausījuši un par kaut ko esam aizdomājušies. Un tas arī mums palīdz, protams, nodrošināt to, lai bērnam būtu tiesības, ne tikai pienākumi, bērnam būtu ne tikai pienākumi, bet arī tiesības. Ka tas ir līdzsvarā, jo iespējams kaut kādos dzīves brīžos, mums tas līdzsvars izjūg, bet tad mēs atkal mēģinām iet atpakaļ pie tā, vai ne? Jo tā galvenā doma bērnu tiesībām ir, lai bērni dzīvotu drošā vidē. Drošā, paredzamā, tuviem cilvēkiem esošā vidē. Bērnam nozīmīgām personām esošā vidē. Jā, jo patiesībā tas, ko rāda pētījumi, ir ļoti labi pētījumi par to, cik cilvēkam brīvāka un vieglāka dzīve veidojas, ja viņš ir uzaudzis drošā vidē. Ja? To arī parāda zinātne, ka tam ir nozīme. Paldies, Valentīna, par šo sarunu. Paldies. Paldies arī jums, ka jūs mūs šovakar klausījāties un skatījāties. Iespējams, par kaut ko aizdomājāties. Es ceru, ka šo sarunu pēc tam jūs arī noskatīsieties un noklausīsieties, ja neizdevās tai pieslēgties. Un atceramies, ka tiesības ar pienākumiem ir līdzsvarā. Ja? Mēs runājam šeit par līdzsvaru. Paldies jums sirsnīgs.